Mikrouzņēmuma nodokļu režīmu pārtraukšana. Tad kādos gadījumos mēs varam atteikties? Nu, pirmkārtām ir, tā teikt, likumā noteikti gadījumi, kad mēs zaudējam šo statusu. Statusu mēs zaudējam tad, ja mēs kļūstam par PVN maksātājiem, un atceramies, ka par PVN maksātājiem mēs varam kļūt arī tajā gadījumā, ja nevis tikai ar 40,000 eiro sliekšņu pārsniegumu, bet arī tad, ja mēs sākam sniegt pakalpojumus Eiropas Savienības teritorijā vai saņemt attiecīgi, kur saskaņā ar PVN likumu 19. pantu, tātad pakalpojumu sniegšanas vieta attiecīgi ir attiecīgā valsts vai iekšzem. Tātad mums jāņem vērā PVN reģistrācijas pienākums. Ja tāds iestājas, tad mēs zaudēsim ar nākošo gadu mikrouzņēmuma nodokļu maksātāju statusu. Paši atteikties mēs tieši varam uzrakstot iesniegumu vidam. Iesniegums mums ir jāiesniedz līdz 15. decembrim tekošā gada, kā ar nākošo gadu mēs vairs negribam būt mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji. Tajā gadījumā mēs šo statusu attiecīgi zaudējam un nākošā gadā sākam, tā teikt, maksāt ierastajā režīmā nodokli.